Labdien! Šodien es gribētu pastāstīt, kas ir Glāzgovas komas skala. Tas ir ļoti svarīgs neiroķirurgu dzīvē, ļoti svarīgs instruments, ar ko ir iespējams izmērīt pacienta samaņas stāvokli. Vēsturiski šī Glāzgovas komas skala radās no nepieciešamības izvērtēt pacienta stāvokļa smagumu pēc pārciestas galvas traumas. Piemēram, ja cilvēkam bija bijusi smaga galvas trauma, tad var gadīties, ka viņš pēc traumas ir pilnībā normālā stāvoklī. Viņš atver acis, normāli runā, normāli izpilda darbības visas, viņš ir acīm redzot pilnīgi normāls. Un galēji pretējā situācija ir, kad pacients atrodas dziļā bezsamaņas stāvoklī. Tātad guļ, nerunā, acis neatver, rokas kājas nekustina, tad ir dziļā bezsamaņā. Un starp šīm divām galējībām, kur pacients ir vai nu galējā, dziļā bezsamaņā, vai arī pilnā samaņā, ir vesela rinda stāvokļu, kurus ir grūti aprakstīt. Piemēram, ārsti iepriekš lietoja apzīmējums, ka pacients ir miegains, vai pacients ir nedaudz miegains, vai pacients ir ļoti miegains, vai arī pacients ir dziļās bezsamaņā, vai pacients ir seklā bezsamaņā. Un katrs ārsts saprata šo te kaut kā savādāk, un līdz ar to bija grūti vienam ārstam nodot informāciju par pacientu citam ārstam tādā veidā, lai tas būtu precīzi, lai mēs varētu pastāstīt, tas pacients ir tādā un tādā stāvoklī. Līdz ar to radās nepieciešamība pēc tā, ka izstrādātu šādu te skalu, kuru arī izstrādāja un nosauca Glāzgovas komas skala par godu tai pilsētai, kuru viņa tika izdomāta. Šī skala ir radīta priekš tam, lai viens ārsts varētu skaitliski izteikt pacienta samaņas stāvokli un nodot šo informāciju citam ārstam. Un citam ārstam uzreiz būtu pilnībā saprotams, kādā stāvoklī atrodas pacients. Es jums aprakstīšu, kā cilvēku izvērtēt pēc Glāzgovas komas skalas. Tātad pirmā kategorija, ko vērtē, ir acu atvēršana. Tātad Glāzgovas komas skala sastāv no summāri maksimāli 15 ballēm. Tātad, un minimālais baļu skaits, ko pacients var saņemt, ir 3 balles. Tātad par acu atvēršanu maksimālais baļu skaits, ko var saņemt, ir 4. Tātad, ja pacients izvērtējot, tad, kad ārsts pienāk pie pacienta pēc traumas, un viņu izvērtē acis, pacients atver acis pats par sevi, spontāni, tā kā šobrīd es, tad viņš saņem 4 balles. Ja pacients guļ ar aizvērtām acīm, bet pacientu uzrunājot, viņš acis atver, par to pacients saņem 3 balles. Ja pacients guļ ar aizvērtām acīm un uzrunājot viņu acis neatver, bet ārsts viņam izdara sāpju kairinājumu, piemēram, iekniebi, un tad viņš atver acis, par to pacients saņem 2 balles. Un ja pacients acis neatver pat uz sāpju kairinājumu, pacients saņem 1 balli. Otrā kategorija, ko ārsti izvērtē, ir runas atbilde. Tātad, ja pacientu uzrunājot, es, piemēram, saku pacientu pieņemsim, sauc Pēters. Es Pēterim uzdodu jautājumu, Pēteri, vai tu zini, kāda šodien ir diena un kur tu atrodies, un Pēteris pilnībā normāli un pareizi man atbild, es atrodos šobrīd slimnīcā, šodien ir tāda un tāda diena, ir pulkstens tik un tik. Es saprotu, ka Pēteris pilnībā orientēts laikā un telpā, par to Pēteris saņem 5 balles. Ja Pēteris man kaut ko atbild, bet viņš ir acīm redzami apjucis, piemēram, Pēteris atrodas slimnīcā, bet viņš man pasaka, es šobrīd atrodos veikalā un šodien ir nepareiza diena un es vispār esmu Spānijā, nevis Latvijā, tad es saprotu, ka Pēteris, lai arī atbild, bet Pēteris ir apjucis un Pēteris par to saņem 4 balles. Ja Pēteris atbild uz manu jautājumu kaut kādus atsevišķus vārdus, nevis pilnus teikumus, tātad Pēteri, kur tu šobrīd atrodies, un viņš pasaka veikalā 1 vai 2 vārdus, tad par to Pēteris saņem 3 balles.
Ja es uzrunājot Pēteri, un viņš man atbild nesakarīgas skaņas, tātad tie vairs nav vārdi, bet kaut kādas nesaprotamas skaņas, kaut kāda murmināšana nesaprotama. Ja? Par to Pēters saņem 2 balvas. Un, ja Pēters neatbild vispār, par to Pēters saņem 1 balvu. Un trešā sadaļa, ko ārsti izvērtē, ir tā saucamā motorā atbilde. Tātad es kā ārsts izvērtēju, kā pacients reaģē ar kustībām. Tātad, ja es Pēterim lūdzu, Pēteri pacel roku, Pēters pacel roku, un es secinu, ka Pēters saprot, ko es viņam esmu teicis, un izpildu šo te komandu. Par to Pēters saņem 6 balvas. Nākamā situācija ir, ja ārsts izdara pacientam sāpju kairinājumu, pacients cenšas izvairīties no šī sāpju kairinājuma, kaut kā saliecoties vai aizgriežoties vai kaut kā saraujoties, cenšas izvairīties no šī sāpju kairinājuma. Pacients saņem 4 balvas. Ja pacients uz sāpju kairinājumu savelk rokas, tātad izdara fleksijas, par to pacients saņem 3 balvas. Ja pacients kā atbildes reakciju uz sāpju kairinājumu dara tā saucamās ekstenzijas, tad viņš nevis savelk rokas, nevis cenšas sagrābt kairinājumu, bet tieši pretēji izstiepjās uz sāpju kairinājumu, tad iztaisa no rokas, izdara šīs te ekstenzijas tā saucamās, ko sauc arī, kas pēc būtības ir smaga smadzeņu bojājuma pazīme. Par to pacients saņem 2 balvas. Un, ja pacients uz sāpju kairinājumu nereaģē vispār, par to viņš saņem 1 balvu. Un līdz ar to jūs varat iedomāties dažādas situācijas, kad ir pacients, jūs viņu redzat pēc traumas, viņš ir ar atvērtām acīm, viņš adekvāti runā un pilda pavēles, par to cilvēks saņem 4 plus 5 plus 6 ir 15 balvas, un ir galēji pretējā situācija, kur pacients neatver acis pat uz sāpju kairinājumu, nerunā un uz sāpju kairinājumu nereaģē, par to viņš saņem 3 balvas. Un šī te situācija, kur pacientam ir 3 balvas, raksturo dziļu bezsamaņu. Bet kā mēs jau sākumā noskaidrojam, tad ir daudz starpstāvokļu starp pilnu samaņu un dziļu bezsamaņu. Varbūt tā, ka pacients acis atver uz runu, tad par to viņš saņem 3 balvas. Viņš runā, bet ir apjucis, par to viņš saņem 4 balvas. Un viņš izpilda pavēles, par to viņš saņem 6 balvas. Tātad kopsumā sanāk 13 balvas. Tātad tas nozīmē, ka pacients nav pilnā samaņā, bet viņš nav arī bezsamaņā. Viņš ir kaut kādā starpstāvoklī starp pilnu samaņu un seklu bezsamaņu. Tas nozīmē, ko tas priekš ārsta nozīmē? Tas ārstam pasaka, kas ir kaut kāds vērā ņemams smadzeņu bojājums, un šim te pacientam vajag pievērst lielāku uzmanību. Ar to es gribu teikt, ka pilnīgi visiem vajag pievērst lielu uzmanību, bet šī te Glasgow-Combs skala raksturo pacienta smadzeņu bojājumu. Tātad ļoti vienkāršās kategorijās pārvēršot, ja smadzenes strādā normāli, tad cilvēks ir samaņā, pilnībā orientēts un visu dara, pilda pavēles. Ja pacienta smadzenes ir bojāts un viņas nestrādā pilnībā normāli, tad ir šie te smadzeņu darbības traucējumi, tad pacients var nebūt pilnā samaņā. Starp citu, robeža starp samaņu un bezsamaņu ir 8 balvas. Tātad, ja pacientam ir 8 balvas, tad viņš ir formāli un praktiski bezsamaņā, bet 8 balvas ir sekla bezsamaņa. Un savukārt, ja pacients jau ir 9, viņš tiek 9 balvas salas kopā par šīm 3 atbildēm. Viņš ir uzskatāms par samaņā esošu, bet viņam ir samaņa ir aptumšot, tā mēs varētu sacīt. Glasgow-Combs skala vienlaicīgi ir arī rīks, ar ko monitorē pacienta samaņas stāvokli. Piemēram, mēs zinām, ka vakardien pacienta Glasgow-Combs skalas stāvoklis bija 6 balvas, bet šodien pacientam jau ir 8 balvas. Tātad mēs varam secināt, ka pacients ir uzlabojies. Mums ir rīks, ar ko mēs monitorējam un izsakam skaitliski
pacienta uzlabošanos, ja? Vai arī pacienta pasliktināšanos. Vakardien pacients bija uz 14 ballēm, tātad viņam bija ļoti tāda viegli apziņas traucējumi, bet šodien pacients ir jau uz 10 ballēm, tātad pacienta stāvoklis ir būtiski pasliktinājies, lai arī viņš joprojām nav bezsamaņā, bet viņa samaņas stāvoklis ir palicis krietni sliktāks, ja? Tātad uz miegaino pusi. Ja? Un tādā veidā mēs varam monitorēt, salīdzināt un pierakstīt, sekot līdz pacienta progresam, gan, ja stāvoklis uzlabojās, gan stāvoklis pasliktinās. Paldies par to, ka noskatījāties. Lūdzu, spiediet laiku, parakstieties uz mūsu kanālu. Mēs arī turpmāk liksim skaidrojošus video par un ap tēmām, kas skar neiroķirurģiju. Paldies!